zonā, teiksim tā, tikai uz flangiem var mēģināt spēlēt, vai arī atpakaļ jau Bašaram Gomam. Tā redzam, ka daudz īsās piespēles arī Riga izpildījumā. Bez bailēm spēlē komanda. Jurkovskis pieslēdz. Jurkovskis pa kreiso malu vēl tālāk var doties Raivis Andris. Jurkovskis sitiens apvēr vārtu, vēl ir piespēle vārtu priekšu un tagad iekšā. Galo netrapa. Vēlreiz Galo iespēja un tagad gan viņam sitiens nesnāk, bet Orlando Galo Kaspar iespēju vajadzēja viņam bumbu sūtīt vārtos. Neizdevās. Galo zelta iespēja, šeit velku paralēls ar zelta kausa izcīņu, kurā piedalījās viņš. Tagad vēl viena iespēja, kamēr vērot atkārtojumu, bet arī te sitiens nolūst šoreiz ar galvu, Ramīris pārdzīvo. Nu, redzam, ka ir potenciāls Riga uzvarēt, un varbūt pat uzvarēt ne ar vienu vārtu pārsvaru, bet vairāk, bet lai to paveikt, ir jāsoda pretinieks, citādi pretinieks sodīs mūs. Neizmantos, tagad arī redzam Jurkovska brīnišķīga pieslēgšanās, sitiens pa vārtiem, pēc tam arī atkārtot iespēle ar galu, vārtu priekšā un šeit galu noķer bumbu, bet netrāp. Pēc tam arī atkārtot sitienu iespēja parādījās. Orlando Galo. Vēlreiz kā kāds izmisīgi spēlē, malais aizsargs arī gandrīzē iekšā. Vakar Grimaldo labi apstrādā Grimaldo. Šeit Blāgos ar Jurkovskis sitiens un vēl viens sitiens stops. Dulā pretinieks no vārtu zaudējuma. Cik tuvu atkal Riga vārtu gulmam, lai gan skan jau melodija un dziesma, bet nē, bumba diemžēl vārtos neildot rāpa pa vārtu stabu. DJs laikam norēģēja uz stadiona un tribīņu reakciju. Tikpat labu piemēru Sikeira izējām caur vidu, Ankrā. Un Ramīrisam teicam iespēju Ramīris, tomēr Vāceks pirmais, jāturpina cīņa. Toņišovs, Auds Riga vienībai. Arī Režinaldo Ramīrisam beidzot vārtu pušķis iespēja ātri Audu izpata Riga. Sikeira sodā pa Sikeira kreiso kā jāsit un Rikošets glābjas atkal. Tu bumbas ceļā viņš. Rīkoties tam līdzīgās situācijas, lēkājuša bumba, laba pozīcija. Arī sities pa stabu, kas bija iepriekš. Jāgo Sikeira no vārtu priekš, viņš trāpīja pa vārtu stabu. Momentu tiešām daudz ko atrādīt. Tagad arī būs iespēja parādīt vēl, jo Gruzijas komandas vārtums paņem taktisko pauzi, es droši vien gribētu teikt. Sanikīdze laižam laukumā, tad būs divi virslīgas spēlētāji pretinieku rindās, bet te vēl atkārtām varat vērot minūti pirmajā puslaikā. Jurkovskis vēlreiz. Jurkovskis centrējums lieliski Diopa virsienā, tomēr bumba aizgriež uz āru. Tagad Sikeira, vēl viens centrējums, spiediens, moments, gol! Ramīres, Režinaldo Ramīres un samata Brazils šeit atkal Eirokausas Skordo stadionā. Vajadzēja vairāk šīs minūtes kompensācijā, lai beidzot iespiestu Riga bumbu. Toņišovs, Sikeiram kārtējs rezultāts punkts un lielisks sitiens zem paša vārtu pārlikne. Tiešām patīkami, ka visa šī laika vilcināšana pauzes rezultējās garā kompensācijas laikā un ka nospiežam jau šajā puslaikā. Tā ir tā brīnišķīgā sajūta. Iedomājieties, tagad dotos mēs uz 15 minūtēm pauzē, zinātu, ka pretinieks atpūtīsies un nebūtu nekādas tādas iekšējā miera, ka agri vai vēl rezultāts atnāks. Tagad jau ir krietni jaukākas sajūtas, krāšņas vārtu goli. Konferences līgā pirmajā mačā pret Racing Luksemburgas, bet ir arī Rukādze ar kreiso kājnē, tomēr Andronikašvilis sit un pāri vārtiem. Pirmais tāds akcentētais sitiens no pretinieku puses. Pāri vārtiem tiešām ir meistarība šim. Bet vienkārši jūt, ka šeit nevajadzētu sasteigt. Ir tomēr +1 un var kārtīgu standartu norganizēt. Grimaldo centrēs pa taisno vārtu priekšā un sitiens pa vārtiem 2-0. Orlando Galo. Nē, atvainojas, tas ir Jāgo Sikeira, brazīlietis, kurš turpina būt rezultatīvs Riga kreklā. Centra pussargs, lieliski, šis rezultāts jau daudz fundamentālāks, domājot par atbildes maču, un vēlreiz izcelsim, cik nesteidzīgi izpildīja, bet toties perfekti Riga komandas stūra sitienu. Tur augšā Jāgo Sikeira. Tāds kalps svarīgs un ļoti emocionāls vārtu gūs viņam brazīlieši. Pagaidām taisa rezultātu Riga komandas labā konferences līgas 2. kvalifikācijas kārtā. Grimaldo centrējums Sikeira ar galu apsteidz atkal. Varam teikt par augumu, par nepārāk gariem spēlētājiem. Šoreiz Basinga, viņš bija pretī Jāgo Sikeiram un sitiens mērķi. Žau Grimaldo kārtējā rezultīvā piespēle šajā sezonā. Sikeira arī pēdējos mačos gana produktīvs, ja mēs runājam par piespēlēm un vārtiem. 2-0 otrā puslaika flangu, kur Diops Mankendā, tagad Mankendā uz kreiso pusi aiziet. Mums šī kustība uzbrukumā droši vien līdz mača beigām. Potenciāls iesūtīt vēl dažus spēlētājus. Tagad atkal laba situācija var izveidoties. Diops pa labi iedot, Galo ar bumbu, Galo iekšā sunakmā sitiens atvaira. Vārtsargs, vēlreiz Galo, vajadzēja viņam negriezt muguru, mēģināt vēl bumbu atgūt un vēl izveidot kādu. Vārtsargi Kristaps Zomers un arī Mārcis Kazainis, vēl viens
jaunais Mārcis Švārds ir pieteikts Eiropas B sarakstā. 23 spēlētāji pieteikumā tieši pirmajai kārtai Rīga vienībā. Tagad pats auto uzreiz iesaistās cīņā. Ankrā ar labo kāju sitiens. Atvēra vārdsargs uzreiz nenoķer pēc tam. Ēkeris līdz to izdara uzreiz uz priekšu. Te grūti uz kaut ko pretendēt Grūzijas komandas spēlētājiem. Bet klubu sākšanā, kur jau Ankrā. Sirkovskis abi mali aizsargi saņēmis dzeltenās kartītes, bet tagad svarīgais neielaist 86. minūte. Centrējums un bīstamis Viedris un ir vārtos rikošetā no savējā 2-1. Standarts atnes vārtu gomu un arī priekus ļoti nelieliem Grūzijas komandas atbalstītājiem šajā mačā. Te, protams, daudz ko izdarīja Basinga, bet bumba vārtos nokļuva no Rīga komandas aizsargi Šķirkuna un Goma. Tagad redzēsim atkārtojumā. Skolto stadionā 2-1. Slidinājis nepatīkamais 2-1. Redzam vēlreiz iespēlu uz tālo stāvu. Sekošoties pats Basinga atvaira Zviedris un pēc tam bumba lido vārtos. Elbašīra, manuprāt. Elbašīrs, lūk, viņam uz kājas bumba uzguļas un bumba tiek iesista savos vārtos. Neizsaucāmies, neizklovējāmies līdz Rīga komandai. Jau tā kļūda, kur Toņišovs uztaisīja pārkāpumu, jau bija absolūti muļķīga, nevajadzīga, nevainīgā situācija.